Labrīt! Šodien ir 31. oktobris, un es paceļu savas rokas uz sirdi. Pateicība, mīlestība, izvairīšanās no strīdiem. Vēsture rāda mums cīņas, kurās nācijas un sabiedrības grupas tika saplosītas gabalos, jo bija radītas šīm cīņām vai arī tajās ievilinātas. Citas izjuka sava paštaisnuma dēļ, jo mēģināja uzspiest pārējai cilvēcei savu izpratni par gaidāmo zelta laikmetu. Tā tas ir. Ar emocija kaut ko tikko sanervozējos mazliet. Tagad elpa. Aizjaucos varbūt 5 reizes te augšā lejā kaut ko aizmirst visu laiku. Tas ir mana tēma, izvairīšanās no strīdiem, jo pateicības izpletnis mani lēnām nolaiž uz pazemības laiku un neļauj iekrist upura bedrē. Un man tagad ir vēl labākas izvairīšanās no strīdiem nekā bija agrāk, jo agrāk es domāju, ka es visu zinu, kā jābūt ir visam. Un tos cilvēkus, kuri neklausīja man, es pārmācīju vienkārši. Darīju tā, kā es sev darītu, lai saprastu. Tagad nē. Tagad esmu pazemīgs zempapēdis. Un izvairos no strīdiem. Man ir daudz vieglāk dzīvot, es savu vietu zinu. Man viegli ir tagad. Pēkšņi zinu, ka sāk. Viegli man ir tagad, viņš atkal. Ting, ting. Noteikti, ka tādas ziņas zini, jo mans augstākais spēks ir arī elektronikā. Es arī kā riktīgi biju apsities, atceros Grēliņos ar vadiem ņēmos, centos izvairīties no strīdiem, bet es savu 100% pārliecību mēģināju ieskaidrot radiniekam, ka tā tas ir patiesība, tā ir. Bet, pateicība, mīlestība, ka viņš ar no strīdiem izvairījās. Laikam domāja, kas tam Laurim tajā galviņā ir, ziņa. Noteikti, ka tā. Un tā, mans jaunais lifehacks ir tāds. Izvairīšanās no strīdiem vienmēr ir mana vaina. Vienmēr mana vaina. Kaut vai bez vainas ir mana vaina. Un, ja nepietiek ar manu vainu, mana mamma ir vainīga, jo viņa mani piedzemdēja. Tētis nē, tētis gribēja. Laikam nav bijusi nekāda tik liela vaina, ka vēl jāpiepina klāt ir vēl tētis. Un paliek vieglāk izvairīties no strīdiem savā vecumā. Un vot, ko atcerējos, tas bija mūsu labākais sauklis. Mēs draudzējāmies ar Valdi, visādus taisījām motorus un elektrības, visu kaut ko mēs bijām draugi kā rokas ar cimdu. Un mēs pat spriedām, ka gudri cilvēki nestrīdās. Un gudrākais paklusē, un mēs citreiz, kaut ko sākām strīdēties, un abi divi viens uz otru paskatījāmies, padomājām, noteikti kā tā padomājām. Kāds no mums ir stulbs, ka strīdās, un kaut kā beidzās tas strīds. Jo tiešām ir tas teiciens, tāds ir gudri cilvēki nestrīdās, jo gudrākais paklusē. Un tad ir jāspriež,
kad strīdās, tur uzreiz var nospriest, kas ir. Bet ir cilvēki, kas grib karot, man ir gadījies, kur nekādīgi nevar izvairīties no strīda. Ir tādi, noteikti. Bet tā es izvairos sākumā no strīda, bet ja ļoti grib strīdēties, mani var ievilkt strīdā, viss pastrīdēties. Bet vēlāk, ko es daru, piemēram, ja tie soļi tur kādi veicu inventarizāciju un atzīstu to, kad es sākumā pateicu ļoti miermīlīgi pateicu, ka mana vaina, visu es esmu pateicis, bet, ja nesaprot, jāsāk ir kaut kā skaldīt un valdīt. Bet izanalizēju, es sākumā cenšos, man pēdējās reizes tā sanāk, es cenšos. Piemērs. Man aizliedz klepot koplietošanas telpā, es pasaku, es centīšos mazāk klepot, es cik vien maz iespējams centīšos klepot. Un tā parās slikti, ka es klepoju. Te es pasaku, jāiet uz savām mājām dzīvot. Ja nepatīk, ka es klepoju. Jā, zinu. Tā es drīkstu. Un es izanalizēju. Tad man ir bijuši vairāki izvairīšanas no strīdiem. Es teicis, ka mana vaina viss jau tas, bet grib strīdēties, kā traks cilvēks grib strīdēties. Tā ir bijis, kad izstrīdos. Reizēm ir bijis, ka zaudētājs palieku. Jāiet uz savām mājām. Reizēm kaut kā izlīkst, izstrīdās. Jo es esmu dzirdējis, ka tur citiem tā ir, citiem man tā nav. Kad saka pēc strīda, baigais seks esmu bijis. Es tā esmu dzirdējis vairākas reizes. Man tā nav. Es nestrīdos. Man ir tā gudrākais paklusē. Man ir tā. Un cik man bieži ir bijis, kad arī alkohola reibumā, kāds piedzēries, tur viņi grib lausties, ceļš Latgalē, ko tik neko negrib darīt. Es jau saku, tu man esi piekāvis, tu esi uzvarējis, vinnējis, tu esi galvenais, tu esi. Un viņš tāpatās grib vēl pastrīdēties. Tad es padomāju, tas liecina par gudrību, ja grib strīdēties. Jā, un es palieku lepns, kad es to varu pieķert, jo ir, kad aizkrīt širmītis, ciet aizkrīt un grib strīdēties cilvēks kā traks. Bet, ko es daru? Es lauku savu ielas pusi un sadraudzībā es nestrīdētos. Gudrākais paklusē, mans viedoklis ir. Un, kas man arī patīk, tā vakardienas tēma ļoti, es drīkstu pateikt savu viedokli drīkstu pateikt, un kā es darītu to, es pateikt varu, drīkstu vai varu, vai es tā reizēm daru. Jā, gudrība man ir pietiekama liela. Un man ir vienalga, kā notiek. Un es ko daru, es lūdzu tur vēseles mieru, kā tik man viss patiktu. Kas tur citiem nepatīk, lai viņi slauka savu ielas pusi. Es tik lūdzu, Dievs, es esmu tavs, lai notiek ar mani tā, kā tu vēlies, un atbrīvo mani no patmīlības valgiem. Un Dievs, dod man dvēseles mieru. Kā tur citiem ir, man kā tik nestrīdēties. Man tā ir. Sajūtos raidījumu filmējot mierīgs. Jūtos es pateicīgs un mīlošs. Sveiciens visiem maniem draugiem no pirmā apļa. Es paceļu savas rokas un sirdi. Slēptā reklāma. DVD Laurens.